Tā, nu apskatīsim, kā mums... Apskatīsim, kā pievienot galeriju. Lieku no šīm, kas te ir man uz desktopa. Tā, no šajienes visur ārā. Nē, te mēs sanāksim tā, ja mēs esam no ārā ienākuši iekšā. Nu, esam ienākuši iekšā, viss skaidrs, tāpat tās redzēs apmēram, vai nu redzēs menu, vai redzēs artiklus vai moduļus, ok, tas ir skaidrs, tam jābūt skaidram. Galerijas ir dokuments galerija un galerijas, jā, un galerija. Reku 3 dokumenti. Katrā atsevišķa galerija. Ja pieņemsim, ja viņas visas vienādas, tad vienalga. Bet ja viņas atšķirās kaut kā, tad katrai valodai atsevišķi. Taisam uz konkrētu, tā, uz latviešu valodu. Miekšā, un šeit ir rekur šis Widget Kit ID numurs. Tas ir speciāls numurs no vēl cita programma nodrošinājuma. Viņš atrodas, piemēram, es uzreiz esmu attaisījis 2, tas ir visvieglāk. Otrā pusītē attaisu, kur tas Widget Kits mums ir. Viņš man uzreiz uz ārpusēm izmet nekas. Reku komponentos. Komponentos ir tas speciālais galeriju pielikums, tie Widget Kit. Rekur, ja mēs pastamies šeit, rekur ir tās vienīgais, ko mēs vēl varētu skatīties, kā maina, kā viņas izceļās ārā. Šeit neizceļās ārā, te vienkārši tikai parādās. To apskatīsim ātri. Šī galerija, šī pirmās 6 ir nosaucās ar numuru 5, Widget ID 5. Un reku to var redzēt, reku tas ir 5. Var nokopēt vienkārši šito tekstu un ielikt tekstā pa vidu vai vienalga, kur un tā galerija parādīsies. Šeit viņu var kopēt un šeit viņu var izdzēst. Mums vajag uztaisīt, lai būtu galerijā šeit ar šiem objektiem kaut kur te pa vidu. Tā, aiziet. Rekur es kopiju uztaisīju. Labi, kopiju obligāti. Var taisīt jaunu, var taisīt kopiju. Man likās vieglāk kopiju. Kas būs interjers. Tas pats. Tā, un tad sāk... Viņš parakstās, neparakstās. Viņiem es drīzāk, mainīt var visus, kā parādās galerija, tas viss būs šeit. Bet no sākuma vajag vienkārši uztaisīt, lai tā galerija būtu. Kaut un tālāk mainam bildes, reku pirmajām, ja ir tāda bilde jāieliek, ir mūsējā nepieciešamā, šeit vēl nav tās mapes, viņai ir jāizveido. Bildes it kā šitā bilde ir, bet vispār vajag viņas dalīt, viņas vienā kokā, vienā saknē nedrīkst mest, jātais koks ir, lai kaut ko saprastu. Galerijas. Un tajās galerijās vajag iekšā masāžas. Viņas attiecās tieši priekš masāžām. Tad šeit sanāk atvērt to, kur viņas ir.
lodziņu un, nu, nevienmēr sanāk. Bet, ja ir aizsardzība, tad nesanāks. Bet, nu, bieži sanāk visu uzmest. Ok, 1, 2, 3, tad visas iet. Nu, tad labi. Ja būs vairāk, te ir 2,5, bet, ja būs vairāk, es domāju, brīžiem var arī neatļaut uzlikt vienā laikā. Ok, te jau vēl cita problēma, vai varēs viņus izvilkt ārā. Tā, atzīmējās. Otrā. Galerijas masāžas. Tā, kaut kas atšķirsies. Tā, kur atšķirsies. Beigās atšķirsies 3, viņš tas izlikšu. Pēc tam skaties, kā jums vajag. Tā. Tas nekur neparādās, tas nosaukums, kā izskatās, ka neparādās. Tad uztaisam save. Šitam save, bet te bija numuriņš cits. Numuriņš ir interjers 44. 44. numurs. Šī galerija jānosauc par 44. Atpakaļ uz iepriekš, kur raksts ir, kas galerijām atbilst. Un tur bija Bitgets ID 5. Jāieraksta 44. un tad rādīs to, kas tikko uztaisīti. Tā, saves fly, viss atjaunojam, tas ir angliskā versija, vajag latvisko. Latviskajā mēs uzreiz redzam bildes, bet viņas nepaceļās ārā, viņas ir maziņas. Tā, vienu lietu vajag ieslēgt. Tas notiekās settingos. Content, Lightbox. Vai es šitā nesanāks vairāk? Nu, un ir jāpamaina galerijas nosacījumi. Re, kur apakšā ir cita galerija. Tā ir ar numuru 26. Un viņu nevar uzspiest un redzēt. Šai es tikko nomainīju uzstādījumus un var uzspiest, uzbraucot virsmu, var redzēt palielināmo stiprumu. Tas tā kā lodziņš. Viņu, protams, mainīt. To pēc tam vajag eksperimentēt. Tagad parādīšu, kā tas ir settingos, izvēloties galeriju. Šeit, lai būtu custom, un galeriju izvēloties apply, un pēc tam tas ir, jā, un šeit settings. Settingos jāizvēlās, lai viņi vienā rindā būtu 3. Tas nozīmē šīs cipars, lai ir 3 uz desktopa. Tablet arī 3. Fone 1. Un fone sagriezts 3. Lai ir tā. Un liels, lai cik liela iekšā. Tad te ir auto. Jā, nu viņiem ir rekur, kad viņiem pamainīts stils, viņiem ir titles un contents. To visu nost, lai ir tukšas tās bildes, vienkārši bildes. Tā, lūk, tā viņš pēc tam rādīsies. Tad šitās bildītes ir maziņas un šitās ir lielākas. Parādās viņas tā.
Kas viņas te vēl ir? Lightbox, enable. Tagad nav enable. Ja viņa nav, tad visdrīzāk, ka viņas nevar atvērt. Nu, tieši tā. Vajag, lai viņas var atvērt, bet tas efekts ir vajadzīgs iespējams cits. Labi, to pēc tam višķiņi apstīsim. Tā tās bildes pievieno. Reku šito 3 vietā var pievienot vēl 3, bet, nu, ja tas ir nepieciešams, ja to nevajag, tad šajā gadījumā beidzās galerija, pieņemsim, šitās apakšējās 3 ar krustiņiem dzēš nost. Tā, tas pagaidām, tagad pastīsimies. Tagad pastīsimies Facebook pieeju. Ejam uz Facebook. Galvenajā lapā, kur, ja nav ieliegojies vispār neviens, tad parādās lūk šāda bilde. To visu var nodzēst līdz šejienei, līdz komam, parādīsies tas pats. Tā tam vajadzētu būt. Lūk, tā viņš arī parādās. Tad šeit mēs rakstam iekšā Androloga jauno Gmail un šeit rakstam paroli. Nu, kā ne? Ejot lapā, lapas vispār ir, tā, reku viņas šeit ir lapas, bet šitien novietotu lapu šajā vietā, un tā ir galvenā lapas. Šī ir profilas leja, lūk šī. Šitā ir profilas leja. To neredz neviens, kurš nav ielogojies. Šo redz, kas nav ielogojies. Tūlītās meklēsim. Tā, izējam ārā. Tā, mums vajag vienkārši Facebookā atrast, ja mums lapu vajag vienkārši Andrologs. Tātad, tikko ieejot profilā, jūs esat slejā, bet tā ir individuāli, tā nav Androloga, kā kuru visi redz. Visvieglāk, lai nokļūtu tur, tas ir jāiet uz lapām un jāizvēlās Andrologs, un šis ir kas ir redzams, bet viņš pagaidām nav indeksēts. Skatos, ka viņu pēc vārda Andrologs LV kaut vai neatrod. Iespējams jāmaina šis te numuriņš, to paskatīšos. Varbūt ir iespējams izmainīt. Bet visi posti, ja iet iekšā jaunajā Androloga Facebookā, tad viņi jāliek šajā slejā, ieiet iekšā pie lapām, un lai konkrēti tieši tur būtu, iet uz Andrologs un šeit tos postus veidot, no šejienes saukt draugus, vai pievienot, te būs visi paziņojumi, un, nu, tas vislabāk sanāks, jo tā ir publiskā lapa, to, nu, viņai nav jāielogojās, lai viņu redzētu. Pārējām visām vajag ielogoties, tikai tad varēs redzēt. Tos jau arī paralēli, arī individuālo paralēli piesaista un sauc un visu tur dara. Vienkārši šitā te ir publiska. Labi, pagaidām.